Labdien! Es esmu Diana Krieviņa no Latvijas Tehnoloģiskā centra, un Evitas partneris Latvijā ir Latvijas Tehnoloģiskais centrs, kas ir pirmais biznesa inkubators Latvijā kopš 1993. gada. Šobrīd mēs pildām biznesa akcelerācijas centra funkcijas, piedāvājot un atbalstot uzņēmējus un sekmējot to starptautisko sadarbību. Kopš 2008. gada Latvijas Tehnoloģiskais centrs ir partneris projektā Evita, kura mērķis ir sekmēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību un e-komerciju Latvijā. Un kāds labums ir uzņēmumiem no projekta Evita? Šā gada pirmajā pusē tika izstrādāts e-apmācību materiāls uzņēmumiem par e-komercijas stratēģijas izveidi, un šo materiālu var iepazīties Evitas platformā www.evitadomzīmeinterek.eu, kur ir pieejami 11 apmācību modeļi. Kā tātad izstrādāt internetu mārketinga stratēģiju, kā apmeklētājus pārvērst par klientiem, kādi ir tiešsaistes sociālajie mēdīju tīkli un kā tos praktiski pielietot. Šā gada maijā mēs organizējām 2 dienu apmācību seminārus 27. un 28. maijā, kur laikā tika apmācīti 30 uzņēmumi ar praktiskām lietām, respektīvi, kas ir SEO, kas ir Google AdWords kampaņa, tiešsaistes sociālie mēdīji un e-pasta mārketings, kā arī tika prezentēta platformas Evitas praktiskais pielietojums. Kādas aktivitātes tiek izstrādātas šobrīd? Šobrīd mēs strādājam pie speciālas stratēģijas izveides IKT prasmēs uzņēmējiem, kuras kalpotu kā vadlīnijas politikas lēmējiem IKT un e-komercijas jomā. Un es gribētu aicināt gan uzņēmēju, gan e-komercijas un IKT politikas veidotāju Latvijā izmantot Evitas platformu. Vēlreiz atkārtošu tīmekļa vietni, tā būtu www.evitadomzīmeinterek.eu, kur ik viens interesents var iegūt bezmaksas informāciju par notiekošo.